Bet šī brīdī studijā Nordea mazo uzņēmumu piesaists nodaļas vadītāja Kristīna Lomanovska un uzņēmējs Andris Petkevičs. Labrīt! Labrīt! Es tikko nobeidzu par to, ka tad būs grūtības, kāds ir kādam aizdevis naudu. Aviokompānijas iekūlušās ir grūtībās, bet grūtības jau radītas, lai mēs norūdītos un tiktu no viņām ārā. Sakiet, šogad tiek uzsākt 3. Nordea biznesa skolas sezona. Tātad 3 gadus uzņēmēji ir tikuši mācīt, apmācīt, un es saprotu, viņiem tāda ķēze, kā ir Baltikai nedraud. Jā, pats sākums bija Nordeas iniciatīva saviem klientiem sniegt iespēju atgriezties darba tirgu, kas pārauga tālāk jau tālākās iniciatīvās, kas saistīts ar uzņēmējdarbības uzsākšanu. Andris ir iepriekšējā gada absolvents. Jā. Jūs esat iepriekšējā gada absolvents, un kā ir veidojusies jūsu dzīve pēc šīs apmācības iziešanas? Jāsaka, labi, vienkārši, bet... Tas, ka uzsākot savu uzņēmumu vadīšanu un arī saimniecisko darbību, es vairāk arī caur skolas apmeklēšanu spējas būt varbūt kritiskāks jau sākumā. Varbūt neplānot tik rožaini un viegli, jo gan šī gan sagatavošanās fāze tikai sākot strādāt un arī jau strādājot ir, dēļ skolas esmu daudz ko vērsts. Sakiet, bet tā galvenā motivācija, kāpēc jūs pievērsāties šai skolai? Kas pamudināja jūs iestāties? Tur varbūt arī apstākļu sakritība, jo es tieši sākot skolu apmeklēt arī dibināju savu uzņēmumu un strādāju tieši pie tiem etapiem, tie etapi bija tādi, kas man svarīgi, ko es skolā ieguvu, un es arī reāli dzīvē viņus izmantoju. Jā, jūs minējāt, sākāt veidot savu uzņēmumu, bet kur jūs ņēmāt informāciju, ka tieši ir tāda skola, ka jūs varat papildināt savas zināšanas? To es ieraudzīju internetā. Tur bija ļoti daudz derīgas lietas var atrast internetā. Jā, to es ieraudzīju internetā, un tur es sīkāk izlasīju par programmu, kāda ir ieguvuma, kāda ir lektori. Tad tur bija diezgan īsi, bet jau pašā laikā ļoti izsmeļoša šī informācija. Varēju uzreiz uz vietas arī pieteikties, aizpildīt šo pieteikumu, ko es arī izdarīju, varbūt ne uzreiz, bet saglabāju šo pieteikumu formu un aizpildīju. Viņš padomāja, kā vajadzētu aizpildīt labāk un kas būtu svarīgi, ko pieminēt. Un tā pieteicos un viss notikās. Cik atsaucīgi ir uzņēmēji un cik liela interesi izrāda? Jā, aizvadītā gadā mums bija rekorda raža, 2000 pieteikumu, 800 biznesa idejas. Tur bija ko darīt, lai izvērtītu. Tas tā jau ļoti nopietni. Tas ļoti nopietni ir, jā. Un šogad mēs gaidām apmēram tādu pašu interesi un atsaucību. Un tā kā nopietnas darbs mums priekšā kopā ar partneriem. Sakiet, šodien mēs te lasām, vienai kompānijai tur iet labāk, otrai sliktāk. Šeit ir arī tāds liels virsraksts. Biznesu ietekmē arī zvaigznes. Tā kā pilnīgi astroloģija pat piesaukt palīgā. Cik viegli ir šodien uzsākt biznesu un noturēt to? Man liekas, ka nav tāds viens labākais laiks biznesa uzsākšanai. Viss ir vienlīdz viegli vai vienlīdz grūti, atkarīgs no tā, cik labi esi sagatavojies un cik labi spēj piestartēt. Tādēļ arī Nordea biznesa skolas mērķis lielā mērā ir palikt tos spilvenus tajās vietās, kur tipiski varētu paklupt. Un aiztaupīt varbūt dažas sāpīgas. Kur ir tās tipiskākās vietas, kur klūp parasti? Mana pieredze varbūt ne personīgā, bet ko es esmu dzirdējis no savu paziņu lokā tam līdzīgi, ka tipiskākās ir tas, kā plāno bieži vien, ka ies krietni labāk nekā, šito noteikti pirks, piemēram, sāk, jā, bet ka realitāte tos arī izbaudījuši sev, realitāte nav tā, ka visi skrien un pērk to preci vai pakalpojumu, tā kā ārkārtīgi daudz laika un savu resursu jāiegultē, lai tas tiešām tā notiktos. Tad patiesībā uzņēmēji sākuma periodā tā galvenā kļūda, ka tu visu ieraksti tajā ailītē ar pluszīmīti un neko neraksti tajā mīnusā. Jā, es tā saucu par rozā brīļu efektu, ka viss rādās ļoti rožains un izaugsme tikai uz augšu. Un šīs 6 nedēļas, 6 mēneši apmācībās, 6 garš periods, bet tai pašā laikā tas ļauj paskatīties uz savu to biznesa projektu no dažādiem aspektiem. Man liekas, mums arī pagājušā gada beidzējiem bija daudziem šīs atziņas, kā darīt to biznesu tomēr savādāk, varbūt iesākumā ar mazākiem resursiem, bet toties drošāk un stabilāk. Tad es tā noprotu, tā galvenā sāls, tā galvenā lieta, ko iegūst šajā apmācībā, ir tas, ka tu iemācies saplānot gan tos plusus, gan tos mīnusus un saprast kopainu. Tā ir? Jā, tieši tā. Un daudz arī vērtīgas lietas dzirdēt. Sakiet, kā var pieteikties šīm apmācībām? Mēs dzirdējam, attaisam internetu vaļā, vienkārši aizpildam visu, vairāk nekas nav jāzina.
Tieši tā. Caur Nordea mājaslapu varam atrast šo pieteikumu anketu. Tāpat arī mūsu partneri ir papūlējušies arī to popularizēt un izplatīt apkārt. Un tā tad ir jāizpild šī pieteikuma anketa, kurā ir īsumā jānorāda par gan savu pieredzi, gan par to, kurā nozarē un ko tad vēlās darīt. Un tad, attiecīgi, partneru grupa, mums ir 17 partneri, izvērtēs. Pašā apmācības laikā kādi ir tie priekšmeti, ko tad māca? Es sapratu, ir plānošana. Jā, sākot no biznesa pamatiem, finanšu plānošanu, juridiskajiem aspektiem, klāt liekot mārketingu, sociālos tīklus, sociālos mēdījus, pārdošanu un visbeidzot, nobeidzot ar uzstāšanās prasmēm, sevis pasniegšanas prasmēm, jo vajag sevi arī pareizi pie jums atnāk jaunie uzņēmēji, jā? Cik kopumā ir tas priekšstats rodās par to, cik viņi ir izglītoti un cik viņi izprot to savu jomu? Sagatavot tātad. Jā, protams, ir iespēja apgūt akadēmiski un arī kursos uzņēmēju darbību, bet ne visiem ir tāda iespēja, jo daudz ir profesionāļi savā profesijā, savā jomā, un, teiksim, nav varbūt visiem iespēja iet akadēmiski to apgūt. Tad šāda Nordea biznesa skola ir lieliski iespēja papildināt, teiksim, tās jomas, kurās neesi eksperts pats, vai atrast kādu, kurš var dot labu padomu. Andri, tālākais solis, šis posms jums ir noslēdzies, bet es jau tā saprotu, ka droši vien, ka dzīve iet uz priekšu un jātīstās tālāk. Esat plānojis kaut ko vēl apgūt papildus? Esmu plānojis, tas varbūt tuvāk esmu plānojis papildus apgūt vairāk tās lietas, tieši ar ko es nodarbojos. Es ikdienā grauzdēju kafiju, un tur ir ļoti daudz ko vēl mācīties arī man. Un pabraukāt ārpus Latvijas un dažas labas lietas iemācīties šajā lauciņā, kas attiecās uz biznesam noderīgām iemaņām un zināšanām. Tad man arī biznesā ir viens ļoti stabils un labs partners, kuram šīs lietas vairāk tik uzticēt. Jūs tikko pieminējāt grauzdēt kafiju, tad es domāju, noslēdzot mūsu sarunu, varbūt jūs varat mūsu skatītājiem tad rīt kafijai labu recepti, zināt? Protams, zinu. Rīta kafijai recepte labi ir, tad jūs ņemat pupiņas, vajag samaļat. Ar šo smaržu jūs pamanāt pirmkārtām sevi, varbūt arī savu ģimeni. Un pavisam vienkārši jūs uzvārat karstu ūdeni, uzliet kafiju un būtiski ir nesteigties tajā mirklī, ļaut kāds 3-4 minūtes ievilkties kafijai. Un pēc tam tad katrs skatītājs var savā ziņā atstāt to, ko pievienot klāt, tad lai tā katram būtu savu recepti. Baudīt. Paldies! Es aicinu visus baudīt kafiju un atcerēties, ka tomēr tādas dažādas zināšanas mēs varam iegūt dažādās jomās. Un ja mēs papildinamies, tad mūsu uzņēmēju darbībā, protams, ies veiksmīgāk, jo zināšanas nodrošina tādu spēcīgu ieroci konkurencē. Paldies jums, lai veicās un lai kafijas biznesa zaļ un plaukst! Paldies! Paldies.